nevienā brīdī neaizgāja tā kā līdz prātam. Es par to nedomāju kā profesionālu karjeru, it īpaši pirms baltu skolas. Es to gan jau sapratu kaut kādā 3. kursa sākumā, ka man tāds, ok, ja es gribu karjeru, tad man šis jādara profesionāli, tad man vajag izglītību un deksmi un disciplīnu. Man tas nemainīja man to, kā to nosaukt, draivu. Es uz treniņu vai to stundu, es negāju kā uz treniņus, kā uz meistarklasi gāju. Protams, bija reizes, kad tur kaut kāds savādāks skolotājs vai tev tur nepatīk to, ko taisa. Bet vispār skolas laikā es visu darīju, tāpēc, kad ir jādara. Tu neesi viens pats, tev ir cilvēki, tev ir kurs, tev ir komanda, tu neesi kā indivīds. Tu nevari tā domāt. Es uz skatuves nedēļoju priekš cilvēkiem, es dēļoju priekš sevis. Protams, man rūp tas, ko tie cilvēki jūt. Man vienmēr ir gandarījums dzirdēt, ko cilvēki saka. Es daudz vairāk domāju par sevi uz skatuves nekā par skatītājiem. Bet es arī nezinu, vai tas ir slikti. Man liekas, ka tas ir kaut kādā ziņā arī labi, jo tomēr tā ir mana karjera, nevis to cilvēku karjera. Kā ja es to neizbaudu uz skatuves, ka es tikai domāju par to, man tagad ir jāparāda jums, ka es esmu dusmīga vai es esmu bēdīga. Priekš kam es to daru? Dejošana man par sevi ir iemācījusi. Es diezgan ļoti šaubos sevī, bet es atkal esmu tāds rīktīgs, stulbi teikt, darba rūķis. Bet tikai nodarbībās. Es ārpus skolas vai ārpus nodarbībām man ir šausmīgi grūti piespiest turēt sevi formā. Tā, kad es tagad no rīta pamostos, man ir skola un vakarā es uztaisīšu stiepšanos vai es kaut ko atkārtošu. Nē, man tas viss strādā galvā. Es nevaru sevi piespiest lietas darīt ārpus tā laika, kas man ir iedots to darīt. Mēs bijām satikušies ar kursu un es sapratu, ka vienmēr mans kursa biedrs viņš, kas ir, manuprāt, crazy krūterī kā dejotājiem, viņš ļoti daudz ikdienišas dzīves lietas sasaist ar dejošanu. Ka viņam skatoties uz to lietu vai uz to darbību, smadzenēs tas aiziet un savienojas ar deju. Es par to nedomāju. Vispār. Ko man vēl ir iemācījis dejošana? Būt skatuves, ka man patīk tā sajūta. Es nekad nevarētu būt deju skolotāja. Ja es uztaisītu choreogrāfiju un es to uzliktu uz cilvēkiem, viņiem ir jānodejo tā, kā es nodejoju. Nedodejos kā es, tad tā nav labi. Tas, ko es pamanīju arī sevī skolas laikā, tā kā skolotājs parāda, man tā arī jādara. Kas ir forši, bet man liekas, ka ir krūti, ka tu spēji ielikt sevi. Man liekas, tas varbūt arī ir kaut kas man pietrūka atlasēs iespējams. Jo es vienmēr esmu tā darījusi, kā man parāda. Caur dejošanu es paslēpju arī ļoti daudz savas emocijas un sajūtas. Es par viņām vispār nedomāju dejas laikā. Varbūt cilvēki saka, es tik daudz emocijām dejoju, bet es reāli dejoju iekšā ir pilnīgi pokerfeisu. Tas ir tas, no kā es kaifoju. Kas bija, piemēram, interesants pēc eksāmeniem. Arī visu laiku šaudēt gribēju. Ir īpaši pēc pirmā. Es pilnīgi ar visu to aizrīšanos, ka man viss gāžās ārā, jo es tik tā kā sakoncentrējos ļoti. Čik visu izdara visu, un tad man vienkārši atslāps ķermenis. Nevaru vairs sevi arī dažreiz nokontrolēt. Kauns ir bijis reizēm. Teiks, to nepatīk, vai tev liekas, ka viņi ir kā stulbi, bet man kauns, protams, dejot. Man ir bijis tā, kā ritīgi jāsmaida dejā, un es tik šausmīgi spiežu ārā to smaidu, ka man jau tās, ko es aptuveni šobrīd daru. Es nekad īsti neesmu izjutusi lampu drudzi. Izņemot, varbūt tagad es pirmo reizi solo dejoju. Ja man nekad nebija bijis solo iepriekš. Vienīgais solo, ko es biju dejojis, bija iestāja eksāmenā uz skolu. Bet jā, es vairs atceros, man tulīt jāiet ārā, man vienkārši tā kā rokas trīc, man viss, man tāds tā kā, ak, Dievs, kaut ko sačukrēšu. Un vispretīgākā sajūta, kas man ir riebjās, pirms šeit man es vajag, ka es visu aizmirsīšu. Vai arī es stāvu un tāds, viss neatceros pirmo kustību vairs, kas man tagad jādara. Bet man tas arī uzkačājās ar laiku. Laikam, es nezinu. Man bija klikšķis dzīvē, kad es pārkāpu to slieksti par baidīšanos, kaut ko darīt, ārstam piezvanīt, pasūtīt ēdienu. Zini kā, ir reiz, ak, Dievs, es viņu piezvanīšu, kaut ko sačakrašu, pilnīgi nepareizi pateikšu. Kad es pārkāpu tam, tad man likās, just do it. Es ļoti izjūtu arī deju ārpus skatuves. Ikdienā es izjūtu. Es ļoti daudz kratos, kāja kratās. Labi, man tas mājas arī kaut kādā ziņā ir notēt. Viņš kā vispār mūziķis, klavieris ir sēdējis un spēlējis. Goda vaibīga dziesma. Viss ķermenis kratās līdzi, man iet visam ķermenim cauri. Ja tu esi dejotājs un tu to esi darījis ilgi, es daudz varētu sevi noķert, ka es to iesaistu savā ikdienā. Arī tā pati mūzika. Ļoti patīk klausīties mūziku. Es atsevišķi arī playlists, ar kuras metu iekšā dziesmas, kas man liekas būtu labas dejai. Nekad neko neuztais, bet es paklausos, varētu padejot.
Jā, man ir kaķis Dūmiņš. Viņam ir 8 mēneši vai 7. Es viņu reāli dievu, viņš man tik laimīgi padara. Es tādu prieka devu ikdienā. Un tā arī ir. Viņš varbūt tagad ir sajūtas pratiņā, jo viņam ir tīneidžera vecums. Bet tā viņš ir ļoti mīļš, šausmīgi mīļš kaķis. Man ir bail pazaudēt savus draugus. Ko es, man liekas, pirmo reizi mūžā saku. Bet jā, esmu sapratusi, ka man ir ļoti, ļoti forši draugu aplis. Un es ar viņiem ritīgi lepojos visiem. Un barojos. Es barojos no viņa enerģijas, tā varētu teikt. Un no viņa emocijām un visu klātbūtni. Jā, es izbaudu. Ļoti nepatīk čūskas. Skaisti dzīvnieki. Man šeit, kad ir ļoti skaistas arī nozīmes tām čūskām. Bet, no. Kā bērnībā skatījos ļoti daudz video par anakondām. Un man vienmēr liekas, ka man zem gultas anakonda ir, ko man viņi ievilks un apēdīs mani. Bet jā, man ļoti nepatīk čūs, man bail no viņām. Un, protams, agrāk baidījos, ka es neko dzīvē nesasniegšu un strādāšu kaut kādā maksimā par kasieri. Bet man nešķiet, ka arī mans šī brīža darbs ir super, super labs. Vienkārši laba pieredze. Augustā sapratu, ka nekur nemācīšos šogad. Es vienkārši strādāt. Un tad Facebookā bija ielikts sludinājums, ka meklē darbinieku, viesmīli, bārmeni. Man bija 0 pieredze. Un tad es aizgāju un man paņēma, un es tagad strādāju 4 mēnešus. Un es esmu pārsteigta, ka man iet ļoti, ļoti labi. Man liekas dīvaini teikt par to, ka tu esi darbā priecīgs, jo kam patīk strādāt. Tas nav kā mans sapņu darbs, bet es tā kā man ir iespēja strādāt, ka man ir tā pieredze, strādāt ar cilvēkiem un spēt būt komunikablam un nebaidīties tur kaut ko jautāt. Viņš sasaistīšu ar dejošanu. Man dejošana ir iemācījusi, kā iemācīties lietas, ja tev ir ātri jāiemācās kombinācijas, un tad es ļoti ātri iemācos arī ikdienā lietas. It īpaši, ja man ir pietiekami daudz praktizēšanās ar to, un ka man ir blakus cilvēks, kas rītīgi rubīja visu, tad es ļoti ātri visu iemācos. Protams, man ir kaut kādas lietas, kas pieklabo, bet, manuprāt, tas ir tikai vienīgi cilvēciski, ka mēs ikdienā mēdzam kļūdīties un piemirst. Es vismaz pelnu naudiņu, varu sevi nodrošināt, kaut ko pat nopelnīt, kaut ko pat sev nopirkt, tā ir laba sajūta. Es negribu būt populāra. Man tas tiešām biedē. Tev vispār nav privātās dzīves, un man tas ir diezgan svarīgi. Tad, kad tu esi populārs cilvēks, tad cilvēki vairs neredz tavu burbuli, kur nedrīkst pārspridzināt, tas nav ok. Dīvaini teikt, ka es beidzot populāri, tas nav mans mērķis, un es nedarīšu tā, lai esmu populāra. Man tā dejošana lika saprast, ka es īstenībā esmu nenormāli emocionāla par to deju. Tīpaši pēc tā visa gada es vienkārši parunāju par dejošanu dažreiz, un vienkārši lieku raudāt gribās. Es lieku raudāt, un es nesaprotu, kāpēc. Šobrīd man vispār negribās raudāt, bet ir kaut kādi mirkļi, man vienkārši raudāt par to gribās, kad man tur kaut kas nav sanācis, un es kaut ko varbūt līdz galam neesmu izdarījusi, bet vienmēr aizjā apakaļ pie tā, ka man taču vēl tik daudz gadi dzīvē priekšā, kad es jau visu paspējuši izdarīt.